mums ir arī bija tāda, es redzēju tā viena jauna meitene, arī atnāca, viņa spēlēja arī pirms tam, viņa sauc Ilze. Par viņu raksta šādi. Arī dažreiz barno viņš, bet vispār viņa ir baigā enerģija, kā vētras laikā varētu pusi Latviju apgādāt ar elektrību. Viņa tāda pāraktīva, skaļa, smieklīga, nu reti, kura dāma to dara ceļmalā, viņa ir hiperaktīvas Bresmonās, tur bija viens tāds gadījums ar ceļmalu, jūs tūlīt uzzināsiet. Viņa pati par sevi saka, cenšos nespiedies, bet nesanāk, patīk uzmākties montai. Tad saka arī seksī biču šito beibi neviens neapstādinās, jo viņai neizsīkstoši enerģijas resursi, tikai neaizmirsies mūsu vaginālo narkozi. Hiperaktīva bieži uz jautājumu, cikos būs mēģināt atbild ar ko, šodien ir mēģinājums. Viņa ir kā powerballs, hiperaktīvs un vienredzītis. Staigājošs, vai nu sasks, vai nu seks, es īsti nesapratu to rokrakstu. Bet nu aizvedās mīļi, atceros, ka gājām uz upes lokiem, Ilze tur čurāja. Vājprāts. Tas ir tas atgadījums ceļmalā. Es domāju, ka viņa atnāks un pat pastāstīs, kā viņai gāja. Bet nu... Pastāst upes lokām, kā tev gāja upes lokas. Patik, vai ne? Sveiciet lokas. Bet es nečuroju. Darbojas. Sociālīgi. Nu, tad ir tāda, mēs uzsakām fiksēt, mēs spēlējam. Radio DJ un tad, kas man bija viņiem jāuzzina? Nu jā. Nu, nosauciet man kādas 3 dzies, nosauciet, kāds ir jūsu mīļākais sauklis. Es vienmēr eju un caku kaut ko. Aizvirsu maku! Man vienmēr ir sauklis. Man garšo ēst. Man garšo ēst, kas vēl? Nu, ko jūs vienmēr sakāt? Tas tāds, tas mans, ko es vienmēr saku citiem. Nošāv? Nu. Nav neviens augs, labi, tad mīļākā. Kas tas bija? Kas tur bija? Kas tur bija? Labi, kas tur bija? Nu, un kāds tavu dārzēns garšo? Burkāns. Burkāns? Viņš ir īpaši burkāns vai parasti? Ar ko viņš īpašojas? Viņš tieši tas man garšo. Nu labi, tad vienkārši burkāns būs mums. Vienkārši burkāns. Nu, un kādu jūs varētu iedomāties skaistu dziesmu nosaukumu dziesmu? Un ko jūs paši vēl varētu uzkomplektēt? Kura zem? Es to jautājumu zīmēlējā. Kura zem? Es esmu kura zem. Nu, un tad vēl vienu. Un kādu varbūt? Jā, nu kā dziesmu jums patīk? Āniņa. Āniņa? Jā. Nē, bet tādu, ko, labi, tā viņa. Būs āniņa. Bet šī tā nebūs īsta āniņa. Nu, tad aicinām spēlētājus iekšā. Labvakar, esiet sveicināti. Ceru, ka jūs šodien bijāt uz salārī un neaizmirsāt pirms tam iesmērēties ar burkānu sulu. Tātad mums studijā šodien Radio Burkāns ir viesis, īpaši viesis, kur es jau mēģināju pierunāt veselu nedēļu, lai viņš atnāk. Tātad iepazīsimies. Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Lomo. Lomo, tātad Lomo. Vai jūs varat man pastāstīt, kas
Kas jums saistās ar Kurzemi? Vai jūs tur esat bijis kādreiz? Pirmā kārtā. Jā, dažas reizes esmu Jūs bijis. piedzīvojumi. Nu, tādi viņi īpaši neko neizceļās. Tur bija tā, ka es tur kāpta nevienā kalnā. Tur... Jūs mākat runāt Kurzemes akcentā? Nē. Nē? Tad jums noteikti to vajadzētu iemācīties. Un kāda ir jūs mīļākā dziesma? Man mīļākā dziesma ir... Kurzeme. Protams? Jā. Jā. Tātad aicinām studijā dziesmu Kurzemē. Studijā dziesmu. Kurzemniece man solīja, man barātā. Kurzemniece man solīja 4 vīrus dancināt. Kurzemniece man solīja 6 bērnus audzināt. Kurzemniece man solīja 5 meitas mīļot sāt. Kurzemniece man solīja lielu māju. Paldies, mūsu topā numur 3 vai 2, es neatceros, nav svarīgi. Tātad, vai jūs esat bijis vannā ar Anniņu? Jā. Cik gadi jums bija? Es īsti neteikšu, bet man liekas, ka bija 6. Tad, ja tas neskaitās vairāk. Labi, aicinām studijā nākamo dziesmu Anniņa. Kur? Vanniņā! Anniņā, vanniņā, mazgājās, upī viņai karājās. Viņa bija vecā palikusi, viena Anniņa mazgājās. Man noteikti paliks aktīvi. Tātad, kas tad tur toreiz bija? Es dzeltnējā presē lasīju, ka tas stāvēs aiz stūra. Ar uzrakstu pie sienas. Emo. Nu, bija negluži emo, bet eno. Es stāvēju pie tās sienas. Es vienkārši gāju garām. Un tur stāvēja 2 puiši un saka, negribu nofečēties. Jā. Es nostāju. Protams. Es redzēju to bildi. Redzēju? Bet tas nav svarīgi, tāpēc aicinām studijā uz trešo dziesmu. Nu, kas tad tur bija, nu? Kas tur bija? Studijā! Kā tur bija, kā nebija, eno bija, eno nebija. Kā tur bija, kā nebija, kad bija, kā nebija, eno bija, eno bija, eno bija, eno bija. Kā tur bija, kā tur nebija, ritīgi nebija, vispār. Un te vēl bija Superstars. Īstenībā šī dziesma bija mūsu topa NR1, jo tajā ir pieminēts vārds Eno. Pateiksim paldies mūsu viesim Eno, ko tu vēlos pateikt visiem klausītājiem. Par muzikāliem, protams, jo Burkāns radio! Es gribētu pateikt, ka visiem dzīvējās, ka es esmu Jā.